Jā, nu es Karentu atradu kādā 95. vai 96. gadā. Kasetē tas bija kaut kur arī Londonā ieraksts bija dabūts kāds, kas tur bijis un bija atvedis. Tagad vēl atceros, ka tas bija tas Thunder Perfect Mind. Un ļoti daudz to kaseti klausījos, un tad arī tas pārsteidza, kā pilnīgi kaut kas līdz tam nebijis, jo tās mūzikas ieraksti tad bija ierobežoti un nebija tā, kā tagad, ka tu vari dabūt visu, ko tu gribi, ja? Tikai ieraksti un būs. Un tas pārsteidza, suģestēja kaut kas pilnīgi gandrīz tā kā no citas pasaules. Un, tā to kaseties diezgan daudz klausījos, un nonākot radio KNZ, tad jau bija arī dabonami ieraksti, un tad jau dabonami arī MP3, un tad jau es zinu, ka savās pārraidēs arī regulāri tās dziesmas liku, gan no tā Thunder Perfect Mind, gan All the Pretty Little Horses. Ilgu laiku domāju arī, ka Deivids Tibets to dziesmu ir sacerējis. Un arī mūsu nakts playlistēs Karent bija regulārs viesis. Olivers tās playlistes stādīja. KNZ radiostacijā, kura beidzās laikam 99. gadā, precīzi nevaru pateikt tagad. Bet jā, tas ir tā kā ar gadiem ejot to informāciju jau vairāk nepārbaudīsi, bet es visu laiku, tagad arī man jau prasīja, vai es esmu uzlicis tur to pēdējo Karentu dziesmu. Es pats, manuprāt, ka noteikti nē, bet tas, ko es vienmēr esmu pie sevis turējis, un kas ir stāstīts, ka radiostacija ar to dziesmu atvadījās. Bet arī tagad jau mīti klīst, ka tas bija Lucifer over London. Nebija, manuprāt, tas bija The Carnival is Dead and Gone, kas arī tādā zināmā mērā kontekstā ar to, ka mēs aizejam, bija ielikts. Un tā nakts playlistē Olivers, tā ir tā mana versija, ko es arī atceros, kad nakts playlistē, zinot, kad iespējams, es nezinu, vai mēs zinājām to, ka tā iespējams ir pēdējā tas mūsu ēters vai nezinājām, bet labi, tas nav būtiski, bet tad oficiāli viena būtiska ēra radio KNZ beidzās ar Karentu dziesmu The Carnival is Dead and Gone. Un tad jau pēc tam nāca radio Naba, kur arī Karentu mēs esam diezgan daudz spēlējuši, un tagad es tāds galīgi neesmu uz koncertiem gājējis. Tāds reizi vai divas reizes gadā uz kaut ko man kāds izvelk un aiziet, bet tad, kad es Delfos ieraudzīju, kad Karenti ir Rīgā, tad tur bez domāšanas sapratu, ka tur, ja tāda ir iespēja, tad ir jāaiziet. Tā, kad jau var teikt, ka nepacietību gaida 24. janvāri.